Tātad šodien mēs esam atbraukuši uz Laumām. Šodien mēģināsim uzspēlēt, nofilmēt trases caurskatu, jo nākošu nedēļu ir komandas Sači un jāspēlē arī Laumas. Es domāju, rezidents lielākā daļa zina, bet varētu nofilmēt Laumas. Laumas ir šausmīgi krūta trasi. Varbūt nedaudz aizmirst, tāpēc, ka te daudz nespēlē, bet vispārīgi visiem iesaku uzspēlēt Laumas. Tāpēc šonadēļ nofilmēšu. Mēģināšu ātri samontēt, lai pirms klubu Sačiem var ielikt. Tagad tā. Tātad pirmais gross 85 metri, forehand hyzer. Ideālā gadījumā neliels hyzer flips, lai var nokost lielāku distanci pa labi, bet galvenais tikt ārā no gapa un dot savu putu iespēju. Nu, būs labi. Tātad, jā, varēja nokost bišķiņ šaurāk to hyzeru, lai ir labāks puts, bet šis tāpat ir labs. O, nē! Tas ir lāsts. Kādā viņa jau saka pirmajā virdīs, tad jau mēģināšu šodien to labot. Otrais gross 97 metri īstenībā. Ar acis liekas, ka tas ir forehand metiens, bet īstenībā tas vairāk ir tāds tā kā backhand hyzers. Jo favorīts feidos pa labi, tur ir OB gan pa tālu, gan pa labi, gan pa kreisi. Ideālā gadījumā ir, ja tu māki izmest taisni backhand un viņš nedaudz notur nav. Un es tieši tā arī nenāku. Jā. Ok. Es izmetīšu vēl vienu ātri. Izmetīšu vēl vienu. O, šis ir daudz labāk. Jā, tas ir grīnā. Bet tāpat pa platu. Tātad otrais ir grīnā, pirmais ir kad 20 pa īsu. Gross ir arī pacelts, līdz ar to, ja tu aizput to pilnīgi airballu, tad visticamāk, kad tu atradīsies OB. Es mēģināšu uzdot tādu vieglu rānu. Veido. Ok. Nu šitas ir trikīgi gross, 104 metri, liekas, ka backhand tāds hyzers, bet īstenībā vajag, lai disks sākumā hyzeram, pēc tam tā kā iet taisni, līdz ar to vajag tāds hyzer flips vairāk. Ar nestabilu, bet ja tu izmet pilnīgi pliku hyzeru, tad tāpat tās vajadzētu būt kādiem 13 metriem kreisajā pusē. Mēs mēģināsim hyzer flipu un vairāk iet bišķi tuvāk grozam. Ideāli. Jā. Favorīts ar šitā grozā īstenībā nav slikts, bet vajag jātrāp līniju. Par 4, 120 metri. Ļoti ņemams gross, pirmais backhand hyzers apkārt mando. Kad 60 metri. Un otrais tāds pats piemetiens, kad 50. Nekas grūts. Vajag 2 vieglu metienu. Jā, labi. Taisnis 50 metru metiens. Backhandā tieši tas, kas man nav. Mēģināsim patrenēt. Jā. Labi derēs.
Nebūs. 5. gross par 3,80 metru backhand hyzer. Viens no groziem, kas jāņem. Ija. Tā viši. Nākamais 6. gross par 300 metri. Šis gan ir ļoti trikīgi gross. Baigi zems sīlings ir. Tagad, kad ir izzaļģēta pēdējā laikā forīšu līnija, lielākā daļa, kam būs forīts, metīs te forīt, bet testēju ar backhandu. Bet es parādīšu abas līnijas, bet kā īstos metīšu backhandu. Pazām. Labi. Iekšā. Labi. Septītais gross par 4. Principā ir divas opcijas, vai nu spēlēt uz 3 ar 2 forīšiem. Pirmais hyzers, otrais hyzers. Vai nu iet lielā riskantā anhezerija backhand uz 2. Pretī taisni tā, lai koki ir OB. Pa labi viss ir safe, bet nu, tur tāpat nav baigi labi, ja tu tur iemet. Es metīšu backhandā. Moši sanāk. Cel. Labi. Nu, viegls 3 vajadzēja būt. Tā. Man nekas daudz pāri nav palicis. Viegls forīšu hyzerīts. Tad 30 metri. Mēģināšu viegli uzrunāt. Varbūt izdodās. Vispār neizdodās. Tāls puts. Katrā ziņā vajadzēja birdiem būt nedaudz vieglākam stress free, bet nu šitas nebija tas variants. 8. gross par 3, 65 metri, taisnis backhands, nu vai forīts, īsti jau vienalga. Galvenais pareizi notrāpīt distanci, jo pa tālu pa tuvi ir uzreiz OB. Un jā, pa lielam tieši tik grūti, cik tas arī ir. Kodām saknēm trāpīja vajadzēja būt. Es ātri izmetīšu 2 aizstrons. Vienu forīt, un backhand sākušu forīt. Davai. Ko? O, šitā vajadzēja izsīties. Kad tu mēģini ņemt teist, nevis, kad tu trāpa grozi. Labs. Devītais grozs par 4. 118 metri. Kā distance nav liela, bet triki jau ir mando. Nedaudz varbūt aizaudzis. Principā, kudru spēle būtu pirmā mest vienkārši taisni līdz līkumam un otro piemest. Es pirmo spēlēšu gudri un otro es pamēģināšu uz īglu. Nedaudz pa tālu varētu būt, bet safes. Tas ir galvenais šitai grozā. Pret to aizmet garām mandot, tāpēc tam kaut ko jau var izskremblot. Līdo, skipo. Tas arī labs, tas varētu būt grīnā. Bišķi pa tālu, kā jau likās, bet nekas nav nereāls.
Nekas discgolfā nav nereāls. Ija. Jāmēģina iepatot arī pa īglu. Baigi viegli nebūs, bet kas nav nereāls. Zems sīlings. Nāni. Gateri. Birdies. 10. gross par 3. Tolī pateiks, cik metri? 87. Taisni pa kalnu uz augšu. Skaists gross. Galvenais tik garām tai vidēji priedē un tad vajadzētu būt tu grozam. Izēj. Izgāja, ok. Višķi haizers pa daudz, bet pirmā gafā trāpīja nekad vaini. Mazs haizerīts. Un tad tās ir ķēdes. 3. 100 metri. Īstenībā diezgan taisns gross. Izskās, ka tur vajag beigo haizeru, bet prasās tās tā kā nedaudz pat haizer flipsu. Bet ja tu aizmet pilnīgi taisni, tad tāpat ir kāda 11 metru puca. Galvenā lieta, ko nevajag izdarīt, aizmet pa tālu, kāda 6 metru aiz groza. Jo tur ir OB, un ja tu iemet OB, tad uzreiz jāiet dropzone kā 12 metri. Un pa lielām tas uzreiz ir, nav garantēts, bet lielais pēc bogī. Līdz ar to metīšu midrange. Un tas ir tieši tā, kā es negribēju. Es pamēģināšu vēl vienu. Man šis bija vienkārši pa stabilu. Tas bija Gators, jāpaņem rokas. Nedaudz tādu haizer flipu. O! Jā, tas bija tā, kā tas gross ir jāizmet. Pirmais metiens ir OB. Kā redz, bišķi pa stipri uzreiz skips ārā. Otrais ir labs, kad 5 metri. Bet nu tas arī bija tā, kā jāizmet. Tagad jāpato no dropzones pa 3. Parādīšu, kā nevajag darīt šitā grozā. Bām! Trīnieks saglāt. 12. gross 100 metri. Šits arī man viens no vistrīkīgākajiem grozēm šitai trasē. Īstenībā ir daudz līnijas, forīts, taisnis pa kreiso, lai nofēdo. Backhand, Anhezers, kaut kāds taisnais, bet taisnās neesmu nekad atkodis. Es mēģināšu backhand, Anhezer, man liekas, ka tas ir procentuāli vislielākais gaps. Bet šitas gross reāli ir viens no tiem, kur, ļoti reti birdī. Apēj! Un šitas bija tas brīdis, kad mikrofons pamet čatu. Bet tas nekas tālāk ir audio ieraksts no studijas, kas saucās Mājas. Un ten pēc studiju drive tāds viegls raniņš backhandā. Un, protams, gatavs 10 metrais grozi. Bet, tā ir ieturano. Comeback pats. No karūmiņiem. Kaut kāds zeriņu priekšā es atceros. Aha, otrais spitauts šodien. Parasti šitie grozi vispār nespļauj ārā. Starp citu, šitie viena no maniem mīļākajiem groziem, kas vispār man, tā kā ir top 3 stabili. Bet, jā, neveiksmīgi. Un nākamais par 5. Diezgan garš grozs, 240 metri aptuveni, kaut kas tāds. Pirmais forīšu haizers, otrais backhand haizers, trešais taisnis piemetiens, ja tu spēlējuši 4. Bet, ja tu mēģiniet zīgli, tad pirmo var laist backhand haizerī. Ko es mēģināšu, jo es neesmu tas prātīgākais cilvēks. Bišku pa maz iegāzu, līdz ar to viņš atnāca pātri apakaļ, ko baigi nevar redzēt video, bet, pēc tam jau, ka ies uz priekšu, tad jau sapratīs.
tāpat priekš 4 vieta nav slikta. Un, jā, bet es tāpat nesaprotu, ko nozīmē 4, un mēģināšu dabūt 3 forīti. Tāda Heiser flip, Anheiseri, kas visi ceļi glaido pa kreisi. Nu jā, nedaudz pa šauru, pa tiem zariem, bet, nu jā, fairwayā. Diezgan viegls piemetiens. Vispār šitam grozam ir smuka, tā kā pļauva fairways. Ļoti labi vieta, kur mācīties piemetiens, atbraukt un vienkārši deldēt piemetiens. Viegls backhand Heiserīts. Noparkots tapiņš. Diezgan viegls birdijs. Kam tā arī vajadzēja būt šitajā grozā. Tagad nākamajam grozam, kurš ir sanāk pēc skaita, kurš sanāk 14. Ir jauna izmetiena vieta. Izmetiena vieta nē, bet grozs ir jaunā lokācijā. Kādreiz viņš bija tur pa labi, tagad viņš ir taisni pretī. Sacensību variantā var mest Heiseru apkārt, bet, ja grib interesanti metienu, tad var pa vidu. Es pirmo metu, protams, sacensību režīmā. Viegls Heiserīts, un tas ir bulzējā. Un tagad mēģināšu izmest taisni, varbūt iedot maz iespēju zejas. Pilnīgi taisns metiens un iet. Papieri ievilku. Labs. Šitos nebija gaidījis. Nākamais par 5, 207 metri. Diezgan viegls grozs priekš birdī. Pārsvarā visi gan jau ies uz īglu, kas var aizmest savus 120 metrus. Un es pirmais taisni backhands, kas nofeido, otrais forīšu Heiser vai taisni backhands, kā kuram. Un ar destroyerīti. Smuku taisnes metiens fairwayā. Atliek tikai otro piemest forīšu Heiserī. Jā. Ir lielākā daļa jau iet pa vidu ar backhand, bet, ja distance atļauj forītim, tad var mēģināt mest jau riņķī vai fleksēt pa vidu. Kā kurš. Grozs ir aiz tā mazā pudura, kas ir pa labi no lielā pudura. Galvenais neiemest tajā lielajā pudurā, tas ir tagad tās lipīgs čupačups, ja tur iemet, tad ir vakars es azaru. Un tas apgāja perfekti apkārt un pieskipoja daudz maz pie groza. Green hits. Diezgan salīdzinoši viegls puts par īglu. Bām. Piecpadsmitais grozs. Pār 4 atkal. Nav tas tālākais, bet jāizmet Armando, tas ir primārais. Un tad jau, ja backhandā izdodās vēl ar skipu, tad var iet zīglu. Es ļoti skaisti nopušoju augstumu, plus vēl ļoti labi uzskipo. Un man ir kāds 12 metru puts par īglu, kas šitai grozā jau ir iespaidīgi. Nu, nav grūts grozs, bet tāpatās ir vienmēr forši, kad var dabūt īglu un es to izpildu. Pats priecīgs. Bieži negadās tur īglu dabūt. 16. grozs. Priekš īgla ļoti grūts, bet priekš birdī arī nav tas pats grūtākais, kaut kādi 140 metri. Pirmais vienkārši taisni, ja nofeido, tad ir vispār ideāli. Un es trāpu perfekti gapā, nedaudz uzskipo un būs tāls džampats pa īglu. Bet, nu, lielākā daļa vienkārši pirmo met taisni, tad otro no leikuma piemet, tur ir kāds 60 metri. Norāds diezgan pabēdīgs gan, bet vienmēr ir vēl viena iespēja, vismaz treniņos. Nu, jau bišķiņi iedod augstumiņu, jau tuvāk. 17. grozs pirmspēdējais. Nu, trikī grozs, 2 mando koki ir. Un perfekti jātrāpja labajā gapā, tāds viegls taisns backhands, kas nedaudz nofeido. Daudz maz kā šis labajā pusē ir beigra groza, līdz ar to vajag, lai nedaudz beigās disks nofeido. Atkal puts par birdiju.
Kādi 7 metri, 8. Nekas super tāls. Iekšā. Bet bišķiņ nebija sajūta, jāpieņem piešaut. Redz, ka var redzēt, ka... Jā. Nu ko, palicis tikai pēdējais gross. Un pēdējais gross arī par 3, 90 metri aptuveni. Ir 2 opcijas, vai nu mest backhand haizeri, bet nu ne pliku haizeri, bet tās tā kā haizer flips. Vai arī forīšu flexi. Un es izvēlos tā kā backhand haizer sākumā. Un trāpa pa tiem vidējiem kokiem. Nu, tur ir tāds tā kā 3 koki, kuriem ir jāizvēlas, vai tu met viņiem pa labo pusi vai pa kreiso. Pa lielam viņi ir perfektā līnijā. Ar forīti gan baigi tie koki netraucē, bet, nu, viņš tāpat ir jātrāpa, kā redzam. Man tas nevisai labi sanāk. Mēģināšu vēl backhand, lai parādītu, kā ir jāmet. Un šis sanāk daudz labāks. Un ir jau kādi, nu, 1,10 m. Bet, protams, es metu no pirmā. Viss godīgi. Piegls rants atkal. Tuvu. Beigās šis puts laikam sanāk ir pa kaut kādu mīnus 15 vai par cik, es pat īsti nezinu. Bet, nu, reāli izskrēja kodā stundā 30, stundā 40, beigās uzņēma. Tā kā jā, ja labi grib, var ātri izskrēt, nofilmēt video, ko parādīt pārējiem. Jā, tā kā es arī gatavojos klubu sacensībām, iesaku pārējiem ar tāpat darīt. Un, jā, trasts ļoti forši. Daudz interesanti mežu metieni, taisni midrange tuneļi. Tie paši ir haizeri, ir pļavas, ir atvērts, ir daudz arī metieni kokos. Interesanti grozi, gan paaugstinātie, gan zemē. Visiem super iesaku atbraukt. Jo, nu, trases pārsvarā vienmēr ir kopt un viss vienmēr ir bijis forši. Neredz iemeslu, kāpēc, lai neapciemotu laumas. Tā kā tā. Labi, paldies par skatīšanos un tiekamies jau citreiz. Čau!